Es tikko no vakariņām mazliet par etiķeti, par ēšanas etiķeti vēdiskās kultūras sabiedrībā. Nianses. Čapati. Bija tādi pankūciņas tādas, tā kā no mīkos un eļļas, ļoti garšīgas. Ļoti, man liekas, ka tur cukurs pat nav klāt. Ja tu nedrīkst viņas ēst vienas pašas, tad te uzskatīs par dzīvnieku. Tās ēd ar kaut kādu noteiktu ēdienu, piemēram, ar sabdži. Tas ir tās kā dārzeņa sautējums. Jāpaņem tā pankūciņa un tad jāpaņem sabdži iekšā un jābāž mutē ar rokām. Jā, tas ir normāli pilnīgi. Sabdži var ēst arī ar karoti. Ja tu ēd kičerī, tur ir rīsi ar dārzeņiem, citreiz dārzeņieši klāt un dālu pupiņas mazās. Tad šo te tā saucamo pankūciņu nēd, jo tas neiet kopā. Mīkla neiet kopā ar dālu pupiņām. Un tā, tad te uzskatīs par dzīvnieku un nemāk uzvesties. Tāds nianses dažādas. Pēc ēšanas tūliņ pat iet nomazgāt rokas, jo visās vietās ir ūdens ar krāns, kur nomazgāt rokas. Jā, ar rokām tad rokas loģiski, kad ir jāmazga. Zalvetes arī ir jā. Tā tad vēl plus par balansu. Jād sabdži ar šo te pankūciņu, tad sabdži, jeb cits arī ēdiens, klāt kopā ar to maizīti pankūciņu. Tas ir jāsadala tik daudz, lai tev pietiktu uz tās pankūciņas, jo tas nozīmē, ka, ja tu nespēji sabalansēt ēdienu, samanedžēt, kā tu vari dzīvi samanedžēt? Tā ir tā galvenā doma. Ēšanā. Tas ir saistīts ar dzīvi. Svaigi spiestu sulu nedrīkst dzert pēc saulrieta. Tā ir jādzer pa dienu. No rītenē un vakarā arī nē. Pēc ļoti asa ēdiena virsū var uzēst kādu saldumiņu vai uzdzert lasī. Lasī tas kaut kas līdzīgs saldam jogurtam, tādam šķidram dzeramam. Bet daudz garšīgāks. Tur ir garšvielas un sēkliņas iekšā. Vispār indiešu virtuve ir vienreiz ļoti garšīga, veselīga, bet tur jāprot, tur ir nianses un jāprot pareizi lietot.